Latviešiem patīk sevi salīdzināt ar Igauniju. Tur kultūra neciet tik smagi krīzes gados. Teikt, ka Igaunijā un Lietuvā nebija krīzes, blēņas, protams, ka bija. Tāpat bija griezumi ļoti daudzās valstīs. Bet nes kāpēc mums griezas kultūrai visvairāk? Paskatieties, kāds paradoks. Es esmu par mūziku. Ļoti esmu par nopietno mūziku. Bet tad, kad sākās lielā budžeta cirpšana, mūzika cieta vismazāk un visvairāk cieta. Visvairāk, Rustiņkungs, jūs zinat ciparos, kas kultūrā cieta visvairāk. Ceļot par neiedomājumu lielu naudu, mazas valsts apstākļos Nacionālo biblioteku, kas ir nepieciešama, visvairāk tika samazināts budžets pašas bibliotekas funkcijām. 73% Vilka kunga vadītāji iestādē tika nogriezt. Mēs ejam uz Gaismas pili, bet kāds būs saturs? Grāmatu fonds arī iepirkuma nauda ir samazināta ārkārtīgi, bet galvenais, ka biblioteka nevar piesaistīt jaunus cilvēkus un pazaudē labus esošos. Jo iedomājieties, tie 73% par personālu, kurš arī ir pazaudēts, kur ir samazinātas algas, cilvēki vienkārši nevar izdzīvot, nevar pusdienas paēst, ņem kaut kādas, kā mēs saucam tautas valodā, haltūras uz āru, nevar veltīt savu laiku pilnībā ejot uz jauno biblioteku. Nu, redziet, Vilka kungs ir tik ārkārtīgi inteliģents cilvēks, ka viņš nekad nestāvēs uz ielas stūru un neklaigās. Piemēram, kultūras augstskolas studenti uzreiz iziet ielās, valdība ieklausās. Vilka kungs neiet ar plakātiem, zīmējot ministrus, kariķējot. Viņš klusē. Nu, varbūt tā viņa iespēja paklusēt ir bijusi auglīga, jo viņš ir panācis, viņš ir 21 gadu gaidījis Birkera projektu. Es jau tomēr dabūju to visu no Vilka kunga. Viņš ir stāvējis un kritis pa Gaismas pili. Cilvēks, kuram ir vislielākie nopelni tur. Nu, man ir tā vēsturiskā iespēja, ja jūs man pasaucāt, pateikt, ka es šobrīd neklusēju un ir jāstrādā pie bibliotekas satura. Un tomēr ir jāizvērtē, kas ir svarīgāk, vai Paula kungam jauns big band orķestris, kas ir paredzēts šajos budžeta grozījumos, vai tomēr bibliotekas satura veidošana. Mūziku izteicāties, un pat, ka jūs mīlat. Nu, protams, ka es mīlu arī Paulu kungu, es mīlu un viņa muziku, bet, ja mēs ceļam tik dārgu ēku, mums ir jādomā arī par saturu.